Šonadēļ bija ārpolitiski saspringta nedēļa. Latvijā viesojās Baltkrievijas ministra prezidents Sidorskis, ar kuru pārunājām Latvijas-Baltkrievijas sadarbību ekonomikas un tranzīta loģistikas jomā, Eiropas Savienības Baltkrievijas sadarbību, iespējamo naftas produktu tranzītu, kur cerams, ka Ventspils akcionāru sarežģītā struktūra nebūs par šķērsli šī projekta īstenošanai. Tāpat atklājām Baltkrievijas-Latvijas investīciju fórumu, kurš bija piesaistījis vairāk nekā 300 dalībnieku, un izstādi Belexpo. Tāpat pārunājām jautājumu par iespējām montēt Baltkrievijas trolejbusus Latvijā, līdzīgi kā jau pašreiz Latvijā tiek montēta Baltkrievijas traktori MTZ. Šonadēļ tikos arī ar Eiropas reģionālās attīstības komisāru Johannesu Hānu, ar kuru pārunājām kohēzijas politikas attīstību nākošajā plānošanas periodā pēc 2013. gada. Un faktiski no komisāra saņēmām vairākus būtiskus apstiprinājumus par to, ka kohēzijas politika, jeb Eiropas Savienības fondi nākošajā plānošanas periodā būs pieejami un tāpat kā iepriekš koncentrēti uz ekonomiski mazāk attīstītajām valstīm un reģioniem. Šonadēļ tikos arī ar Igaunijas un Lietuvas premjeriem Baltijas ministru padomes ietvaros, kur pārunājām Baltijas valstu sadarbību, Baltijas un Ziemeļu valstu sadarbību, kā arī Baltijas-Amerikas brīvības fondu, kas šonadēļ tiek dibināts un kur būs pieejami 35 miljoni ASV dolāru stipendijām un priekš stažēšanās un stipendijām jaunajiem profesionāļiem un studentiem no Baltijas valstīm ASV. Nākošnedēļ notiks otrā lielo un strateģisku svarīgo investīciju projektu piesaistes koordinācijas padome, kurā turpināsim pilnveidot Latvijas investīciju projektu sarakstu, kā arī uzklausīsim ekonomikas ministrijas priekšlikumus investīciju piesaistes veicināšanai. Un neapšaubāmi nākošās nedēļas svarīgākais notikums - 10. Saeimas vēlēšanas, kurās aicinu visus Latvijas vēlētājus piedalīties un balsot par vienotības sarakstu numur 2.